kaut ko sākt ar čautakā vai vienkārši vai hei vai? Šis ir brīdis, kad ilgt ārā telefonu. Pilnīgi normāli, ka Edgars iet, tad kaut kas būs vienmēr šāds. Tur jau ir tā odziņa pavisam. Te mēs taisīsim nometni. Un tad mēs esam dzīvi. Čau, mēs esam Edgars un Zane. No abi divi pārgājieni. Varētu rasties iespējas, ka mēs abi divi esam ļoti pieredzējuši outdoor lietās. Par Zani laikam to līdz galam nevarētu teikt, tas nebūtu patiesi. Zane ir pieredze vasaras laikā vai nesiltākā laikā. Tu labprāt dodies un ne, bet šis te brīdis rudens, kad paliek augstāks un ziemas apstākļi ir diezgan sveši tev, vai ne? Jā, katrā ziņā tas būs kaut kas jauns arī priekš manis, bet es piekrītu visiem izaicinājumiem. Mēs gribētu jums parādīt šajā rudenī un cerams arī ziemā. Stājoties augstākam laikam, outdoorā nekas nebeidzās. Daba iespējams kļūst vēl skaistāka, vieglāk izturama, jo nav vairs karstums, kas apgrūtina iešanu un uzturēšanos dabā. Kukaiņi nav visādi rāpuļi, kas var trāpīties uz takām. Ainavas arī paliek tālāk saskatāmas, jo nav kokos vairs lapas, kaut kas, kas vasarā ir paslēpies aiz krūmiem, tagad rudenī ir ļoti labi redzams. Tāpēc jā, iesim rādīsim, mācīsimies, mēģināsim Zanei. Kopā mums Mārtiņš, protams, kas mēģinās šos visus mirkļus ķert, un arī viņam šis ir kas jauns, arī viņš mācīsies, un šo projektu viņš ir iemainījis pret atrašanos siltajās zemēs. Ka jā, iesim, mēģināsim, rādīsim. Nu, ko ejam? Ejam. Es tev mazliet izstāstīšu par orientēšanos. Kādi varianti, kā tev liekas? Pēc dabas zīmēm, viedierīcēm, kompass. Un karta, vai ne? Un karta, jā. Mūsdienās par cik mazāk saskara cilvēkiem ir ar kartēm un tiek tiešām izmantotas tās viedierīces, tad labi, ja ir saprotam arī kāda aplikācija telefonā, par to var izdarīt, vai ne? Baltic Maps, tā galvenā no priekšrocībām, ko es tur saskatu, ir ieejot apvidū maršrutā, kurā tu orientēsies, kā šodien pārgājienā. Tad brīdī, kad mums ir vēl telefonam zona, mēs atveram aplikāciju, tiek ielādēts punktiņš, kurā mēs atrodamies. Un tad tīri, lai taupītu telefona baterijas resursus, mēs varam izslēgt lidmašīnas režīmu. Bet izmantojot GPS-u, ja aplikācija netiek aizvērta ciet, tad mums visu laiku tiek aktualizēts un rādīts tas mūsu reālais atrašanās punkts dabā. Patīk arī, ka viņam šeit, teiksim, telefona gals, šī priekšpuse, kur ir mikrofoniņš, parasti vienmēr ir šim aplītim, kur tu redzi galā ir trīsstūrīts bultiņi. Tad attiecīgi, kur tu skaties ar telefonu, tad viņš tiek izmantots kā kompas un pat melnā tumsā caur bieziem krūmiem. Tu vari vienkārši paņemt ar bultiņu, nospraust, nolikt mērķi. Vienkārši iziet ārā. Es neskaitāms reizes tos izmantojis brīžos, kad es esmu apmaldījies. Jā, šis ir vēsturiski sociālie mēdī, Twitteris. Nedrīkst tā var darīt. Šis ir jāsaglabā arī nākamajām paudzēm, tāpēc pirksts nost nešvīkājumi. Lai nākamā paudzēm arī paliek vietiņa, kur iešvīkāt vēlāk. Jā, bet nē, tas... Tur, ko var redzēt, ka viens jau ir 2020. gadā kaut ko iešvingājis no Palangas. Jā, paldies Palangai. Paldies. Kādi kaķi ēd banānus? Mērkaķi. Skats kā vidusjūrā, tikai šis ir viduspurvs. Plānojot maršrutu, vienmēr viss ir atkarīgs no ūdens rezervēm un iespējām viņas atjaunot.
Treasure hunting. Panāc to. Kas tas ir? Kaut kas lēts no rimčika, bet īstās labi. Viņš nopakļu, lai kādam citam arī pārsteigums. Kur mums jāiet? Uz Gauju. Es ļaujos. Mēs esam apbaldījušies. Es saku, kad Gauja ir tur. Nedējām tur. Mēs nevaram apskatīties tajā krūtajā aplikācijā, kuru mēs pirms tam rādījām, cik viņi ir forši un visu var redzēt. Baltic Maps. Varam, jā. Šis ir brīdis, kad vilkt ārā telefonu. Nu, raki ir ieteka šitā Ilenčupīte, jā. Turpinam iet. Turpinam iet 300 metri uz turieni. Viena kļūda un tu esi kļūdījies. Esam atnākuši šeit, tā bija jābūt augšā un jāiet pa taku, bet... Pilnīgi normāli, ka Edgar iet, tad kaut kur kaut kas būs vienmēr šāds. Tur jau ir tā odziņa tam visam. Sāk laiks aptrūkties, paliek tumšs, un mēs vēl neesam nometnes vietā. Mums ir jāsametā vēl mala ugunspuram. Daudz darbiņu. Šī ir ļoti smuka, vai ne? Jā. Bet šī nav visā vieta. Šī nav mūsu vieta. Tagad mēs uztaisīsim vienu selfiju vēsturē. Ja. Esam Zana klāt, šī būs tā vieta. Kempinga vieta. Ļoti jauki, kaut kāds resurs jau mums šeit nedaudz ir atstāts. Malciņa. Super, tas mums vismaz no sākuma nav jācīnās. Ugunskura vieta. Ir, kur atsēsties. Un ainava. Pasties, kas pa ainavu. Bet vispār jau godīgi šis gājiens bija tāds baudījums acīm un dvēselē. Ļoti skaisti. Man baudījums būs, ja šita vēlāk, šitajā Berzes vietā Lašu mamma ar papu pagrozīsies. Nu, tagad jāizdara darbiņi daži. Vajag organizēt ugunskuru, tu varbūt varētu pieķerties pie ugunskura. Mierīgi. Ja? Un es tikmēr strādāšu pie telts. Nē. Un vēl Mārtiņiem mums vajag uzlikt arī hamoku. Nedaudz mitra tā malka, bet cerams, ka iekursies. Vēl mēs mēģinām atrast kaut kādu maksimāli līdzenāko vietu. Tad šoreiz lēmums pieņems šeit. Slīpums ir nedaudz uz augšu, bet noliksim tur galvas un gulēšanai nebūs nevainas. Par telti izvēli šoreiz krīt uz MSR hubu divvietīgo. Pārgājiens paredzēts divatā un nakšņošana paredzēta divatā, tad ļoti labs, kompakts, viegls variants. Ja interesi iegādāties, veikals ceļotājs, grib paķert nomā, Adventure Rents. Kramiņš. Edgars man mācīja. Jāpaņem sauletīte un ar naža spico galu uzkasam papīru. Nokārtošu eksāmenu vai ne? Obligāti ar naža neaso galiņu, lai nebojāt asmeni. Tā, cepsim kartupeļus folijā, burkānus folijā, un būs mums vakariņās briežas teiciņš. Mārtiņa priekš gulēšanas paņēmām modernu nomadu hamaku. Viņam pirmā pieredze, Aliksim palīdzēs uztaisīt. Plusiņš hamakam, kad atšķirībā no telts daudzpusīgākas iespējas iekārtošanas variantos. Slīpums netraucē apvidus, principā 2 koki, forša vieta ceļam, karinam un tučam.
Trangijas virtuvīte, ļoti ērta 4 personām. Priekš gulēšanas šoreiz paņēmām, mums ar Zani ir filtests, Winter T-Rex modelītis. Super silts, varbūt nedaudz priekš šiem laikapstākļiem viņš pat būs pa siltu. Mīksts, laba tā termoregulācija un ļoti patīkamas sajūtas pēc gulēšanas un arī pašā gulēšanas laikā viņš tiešām kā tāds mīksts pūkains spilvens. Jā, iekrīt un ideāls. Iesaku Oskars no Filtesta. Nu, esam sasnieguši un nu jau arī iekārtojuši savu paredzēto atpūtas vietu. Ugunskurs kurās, telts, hamoks, viss savās vietās, silta kafija. Zana ir uzsmērējis maizītes. Tagad neliela maza pauzīte. Atpūšamies un tad Sāksim gatavot vakariņas. Sāksim gatavot vakariņas, jā, droši vien, kad tas jau notiks nedaudz tumšākā laikā, bet būs garšīgi. Tātad šeit mēs redzam klasisko veidu, kā turisti mizo kartupeli. Ja tas bija bieza, šķidra. Postīs ārā ir tik augsts, kad sasalst eļļa. Tu arī tā sasalst teltī, eļļa. Nē, man ir ļoti labs No rīta mēs tev liksim pie ugunskura. Nē. Riežas steiks nonācis mūsu rokās, tad sadalīsim smukos aptuveni 2 cm gabaliņos. Ujā! Mīkstulītis. Servējam un skatīsimies, kas mums te sanāca. Labu apetīti. Labu apetīti. Ko tu dari te nakts tumsā? Nu, 2 lietas. Es sasildos pats to darot. Un otrs, es gribu sasildīt pārējos, lai ugunskuram būtu malka. Jā, kurš sargās ugunskuru šonakt? Šogad. Zanai pirmā maiņa būs. Okay. Ko tu saki par to, Zane? Nu, neko, kas jādara. Liekas, kad laiks gulēt, iet silta tēja, lai iekšā ir silti. Un jāliek guļamaisos. Mārtiņš ar Zani ir nedaudz sabijušies no tā, ka viņiem būs augsti, bet es zinu, ka nebūs, līdz ar to es nebaidās. Vienīgais. Nē, būs labi. Jāģerbjās ielai un gultiņā. Nu, tu pats arī esi gatavs? Es jā, nu kas te man? Tev jau tā ir ikdiena. Jā, es jau teicu neglus droši vien, tur gulēšu. Nevajag Nē. kaut kur uzstāt. Silts gulīts. Tā kā tā. Labi, tiekamies no rīta. Līdz rītām. Līdz rītam. Labrīt, Edgar. Kā nakts? Ļoti forši. Ugunskurs jau iekurināts. Kurās?
Viss jau notiek. Zana vēl gulšņā. Labrīt. Labrīt. Nu kā? Labais. Labenieks. Tik svaiga sajūta. Kad gulāts ir dabiņā. Rīt brokastis, pēdam, novācam nometnes vietu un lēnām sākam virzīties atpakaļ uz starta vietu. Es nefilmēju. Mēs nu pat iefilmējām kaut ko, bet tas nebija iespiedis recording. Kas tālāk, Eģi? Šis ir beidzies, tad plānojam nākamos piedzīvojumus. Mārtiņš montē šo. Ja jums kaut kādas idejas, ko gribat redzēt, ko jums pastāstīt, parādīt, dodiet ziņu, komentāri, rakstiet vēstules, atrisināsim. Like un subscribe. Tieši tā. Labi, tiekamies nākamos piedzīvojumos.